Nu labi, es piekrītu tev parādīt savu ļoti, ļoti speciālo vietu, ko sauc par teātra Grimgaldiņu. Šeit mēs dzīvojam. Te ir mans brīnišķīgais spogulis, gaisma un viss, kas aktrisē vajadzīgs, tā skaitā aktuālās lomas eksemplārs. Smaržas. Piemēram, šīs te ir 100-gadnieces Antigonas smaržas. Viņas mazliet oži pēc melna zemes. Jā, traki, vai ne? Nu jā, tā, šis ir iedegums. Jā, šis te ir, piemēram, Blanšas maciņš. Tur ir iekšā, nu kas tad mums tur ir iekšā? Tur iekšā ir Blanšas brillītes, Blanšas sarkanā lūpkrāsa. Vai ne? Cik jauki. Paskatīsimies, kas notiek šajā atvilknītē. Šajā atvilknītē ir dažādas lietas, un tā skaitā piemiņas lietiņas. Piemēram, šis brīnišķīgais sklandu rausīts ir dāvana no kādas manas jaukas skatītājas, un viņu uzdāvināja to sakarā ar Ilzas Auzeres brīnišķīgiem skrandlaušiem. Tā, lūk. Tad man vēl kāda brīnišķīga dāvana. To man uzdāvināja manas iepriekšējās izrādes pie Ināras Sluckas, Tukšais zieds, vīrs, Normans Laizāns, kas arī tagad ir vīrs. Viņš man uzdāvināja šādu brīnišķīgu Svarovski knupīti, kā savai sievai, kur ļoti pārdzīvoja, ka viņai nevar būt bērnu. Zini, kas ir šis? Šis ir Antigonas vienīgā rota. Tas ir tātad viņas gredzens, un šeit iekšā ir Antigonas brūnās acis. Diezgan biedējoši, vai ne? Es jums piekrītu. Redziet, un šeit ir mans jaunās izrādes Margo Kreinas brīnišķīgās kurpītes. Redziet, kā viņas mirdz, jo viņa ir zvaigzne, viņai ir jāmirdz. Nu, lūk, un tad ir eksemplāru krāvumi. Šeit ir aktuālie, šeit ir tie, kas seko šomēnes, un tad tur augšā ir sastūķēti un sabās tādi, kur visticamāk augšām vairs necelsies. Halo! Es esmu te joprojām. Lūk, nu re, un tad man tika uzdāvināts šāds te, tā laikam ir kaķu mantiņa, bet man kaķa nav, tā kā, nu var cikot, es ceru, ka kādreiz būs.